Ik viens taču atceras šo sajūtu no bērnības. Vasarai atnākot kaut kas augsts un salds izkūst mutē. Kādreiz gan izvēle nebija liela - plombīra vai šokolādes saldējums vafeļu glāzītē. Bet tagad gan laiki ir mainījušies. Rujienu dēvē par saldējumu galvaspilsētu, jo tieši te atrodas viena no Latvijas veiksmīgākajām saldējuma ražotnēm, kas 20 pastāvēšanas gadu laikā kļuvusi par pilsētas simbolu. Šajā ražotnē ikdienu top vairāk nekā 30 saldējumu šķirņu. Ražotnes apmeklējums un saldējuma degustācija ir vispopulārākais, ko Rujienas turisma informācijas centrs piedāvā pilsētas viesiem. Degustācijās iespējams nogaršot arī tādas saldējuma šķirnes, kuras bieži vien pieejamas tikai atsevišķu veikalu plauktos. Taču pats galvenais - laikos, kad tik daudzi produkti top nevis no īstajām izēvielām, bet to aizstājējiem, Rujienas saldējums savus vēsos kārumus gatavo no īsta piena un saldā krējuma. Es teiktu tā, ka praktiski vienīgi Rujienas saldējums ir redzējis pienu un saldu krējumu, respektīvi viņš tiek ražots no piena un salda krējuma. Vispārējie 95% un vairāk tiek ražoti no dažādiem, es teiktu, piena industrijas blakus produktiem un pārpalikumiem pat. Ja patērētājs paņem rokās vienu saldējumu un sāk rūpīgi iedzināties, kas tur rakstīts sastāvdaļās, tad es domāju, viņš ļoti ātri atklās, ka piens vairumā gadījumu netiek lietots. Mūsu gadījums ir tāds, ka mēs tiešām ražojam no piena un salda krējuma. Ražotne nav liela, viņa atrodas laukos, un cilvēkiem līdz ar to ir arī mazliet savādāka pieeja. Tātad industrializācija ir minimāli skārusi šo te saldējumu. Izrādās, ražošanai mazā pilsētā var būt ievērojams priekšrocības. Principā visi cilvēki jau ir patrioti, un jo mazāka pilsētiņa, jo viņam vairāk ir, kā lai saka, tā deksme. Ja? Un tā sajūta, ka viņš personīgi piedalās, un tā arī ir. Sāk no izēvielas un beigās redz savu produktu veikalos visā Latvijā. Ja? Ja tu strādā tādā lielā uzņēmumā, esi viena skrūvīte, te jau to gala rezultātu tu neredz ne sākumu, ne beigas savam darbam. Līdz ar to mainās tā visa attieksme pret darbu. Piena un saldo krējumu saldējumam uz Rujienu ved no Valmieras piena, kas savukārt to iepērk no Latvijas zemniekiem. Tad pēc meistara izstrādātas receptūras īpašā tvertnē pienā iejaut saldo krējumu, cukuru, stabilizētājus un sauso pienu. Šī masa lēnām tiek maisīta un tad pa pārtikas transporta caurulēm ceļot caur vannām, kurās tiek uzsildīta līdz pat 85 grādu temperatūrai. Pēc tam tā tiek slēgtā procesā filtrēta, lai atbrīvotos no jebkādām neizšķīdušām daļiņām, ja tādas radušās. Tad masa tiek karsēta vēlreiz līdz 85 grādu temperatūrai un homogenizēta, kas nozīmē, tiek sašķeltas tauku lodītes. Masu atdzesē un pārsūknē uz nogatavināšanas vannām, kur tā 2 līdz 6 grādos pavada veselu diennakti. Pa caurulēm saldējumu masa tiek padota uz frīzeriem, jeb saldētavām, kurās slēgtā procesā tā tiek uzputota un jau daļēji sasaldēta, bet pēc tam notiek tās pildīšana vafelītēs. Garšu piedevas saldējumu masai tiek pievienotas pirms putošanas, un tās iepērk gan no ārzemju izplatītājiem, gan Latvijas piegādātājiem. Vafeles saldējumam top uzņēmumā Vafelīte Rīgā. Uz līnijas tiek saliktas vafelītes, kurās pildīšanas iekārte pati saduzē saldējumu. Tad tas pa līniju nonāk ātras saldēšanas skapī, kur -35 grādos īsā laikā tiek sasaldēts un padots uz pakošām. Tad to saliek kastēs un ved uz noliktavu, no kuras savukārt tas tiek vests uz veikaliem visā Latvijā. Katru sezonu Rujienas saldējums piedāvā saldējumus ar jaunām, vēl nebijušām garšām. Kuras no tām pircēji visvairāk iemīļojuši? Mūsu kolektīvs uzskata, ka mūsu tāds izlolots un mīļotākais produkts ir upmaizes kārtojums. Kaut gan no ražošanas viedokļa tas ir ārkārtīgi sarežģīts un darba ietilpīgs process. Tīrs roku darbs, izgatavot rupmaizes kārtojumu var mazāk nekā pārējos saldējumu, kas ražots kārbās. Bet atalgo tā baudītāja atzinību, kad ļoti daudz cilvēku atzīst, ka pats garšīgākais ir rupmaizes kārtojums. Vēl labas atsauksmes ir par dzērveņu konusiem, ļoti daudziem ir mīļš šis saldējums. Izrādās, savu popularitāti nezaudēja arī klasika – šokolādes un plombīra saldējums. Tā gauma ir atšķirīga.
Vienam tas saldējums liksies ļoti garšīgs, otrs teiks, man gan viņš negaršo. Bet viss pamatā, saldējuma pamatā ir plombīrs. Vai tas ir šokolādes plombīrs vai parastais plombīrs. Un tad jau mājas apstākļos pat ģimenē var variēt ar šiem saldējumiem. Vasarās, karstā laikā, zemeņu laikā, kas var būt jaukāk. Sablenderēt, jeb tāpat saspaidīt zemenes svaigās un ar mazliet atlaidināt plombīru samaisīt. Ļoti garšīgi. Un kā tad ar teicienu, ko teju ik viens jau dzirdējis no bērna kājas, proti saldējums ir neveselīgs? Pasaulē ir tik daudz neveselīgas lietas, no kurām cilvēki nespēja atteikties. Es neteikšu, ka saldējums ir neveselīgs. Tā saldējums ir atzītākais deserts pasaulē. Jau no 13. gadsimta jau tiek minēts saldējums vēsturē. Un arī savs maziņš prieciņš ir. Un vai tad dzīvē mums priek pa daudz?